Andrej, vēl vienreiz apsveikumu tev par pasaules vicečempionu titulu. Pirmajās intervijās arī man kolēģim tāds ļoti mierīgs bija, ka neko lielu nesot nemaz paveicis. Kā tagad ir ierodoties lidostā, redzot, ka tik daudz cilvēkiem tas bija ļoti svarīgi, ka tu beidzot tik pie tās medaļas? Protams, tas ir tā fantastiska sajūta. Protams, tas emocijas man ir nedaudz savādāk, tas izpaužās un kopumā vairāk iekšā. Paldies. Arī tas viss iziet. Bet es vienkārši vairāk fokusējos vienmēr uz to, ko es daru. Un pārējais jau rezultāts, visu to jau redzat. Vakardien apbalvošanas ceremonijā ar lielo karogu uznāci uz pjedestāla. Atļāva tev uzreiz, vai tur bija jāparunā ar rīkotājiem, ka tu nāksi ar lielu Latvijas karogu? Neviens jau nevarētu mani apstādināt, viņu nepaņemt. Vairāk bijis tur, ja mēs aizņēmāmies no skatītājiem, un security jau skatījās uz to ne vairāk uz karogu, bet uz to garo kātu. Ka viņi vēl sprieda, vai vispār var pie manis tikt. Tā kā es izēju ar karogu uz apbalvošanu, tas īstenībā tikai forši ir. Atskatoties uz sacensībām, 4. šautavē, kad tu ieslēpoji, neatnāca atmiņā tās daudzās sacensības, ka 4. šaušana nav bijusi veiksmīga. Un pie sevis pateica, Andrej, šoreiz tā nebūs. Šoreiz būs citādāk. Ja godīgi, es maz atceros no iepriekšējiem sacīkstiem. Es vairāk cenšos koncentrēties uz šodienu, jo mēs dzīvojam šodienā, ne vakardienā un rītdien. Tā kā jādzīvo šodien un jāizmanto maksimāli to, ko mēs varam izdarīt šodien, šai brīdi. Vai gaidīja, ka būs tik liela tā sagaidīšana šodien? Jā, negluži. Cilvēku ir daudz, prožektoru ir daudz, kameru ir daudz. Tas ir, tā sajūta ir fantastiskā apmēram. Tā kā es esmu mazais pelēns un visi skaķi jau ir te blakus pie maniem ir jau. Un skatās. Un tāda sajūta, bet forši. Pēc apbalvošanas intervijā teica, ka šī ir tikai mazais mērķis. Kas ir lielie mērķi vēl priekšā? To jūs jau redzēsiet uz priekšu, jo, kā es teicu, pašā sākumā sporta studijai pirms sezonas sākumā jau pirmajā pasaules kausā, ka es eju pēc tā bleķa, kas man nav. Un tagad viņš man ir, vai kur viņš ir, varētu apskatīties, vai kur. Bet viņš ir mans, tagad viņš ir mans. Andrej, ar ko atšķirās šis Andrejs Rastorgujevs šajā pasaules čempionātā no, piemēram, tā Andreja Rastorgujeva, kas pirms pāris gadiem Olimpiskajās spēlēs arī ieslēpoja pēdējā šautavē medaļu pozīcijās kā līderis? Es domāju, ka viņš ir tas Andrejs, kas bijis tad un tagad. Šo brīdi viņš ir krietni noturīgāks. Var ne savākties, bet būt tādā stāvoklī visu laiku, ka viņš ir savācies un viņš kontrolē pats sevi, ko viņš dara. Un ka vienkārši arī varbūt arī pienācis tas briedums, ka Andrejs saprot, ka viņš jau pats cīnās jau ar sevi, ne ar vienu citu pretinieku, jo viņam citu pretinieku jau nav. Tikai es pats esmu savu pretinieks. Tāpēc arī krietni vienkāršāk. Līdz Ziemeļamerikas posmiem vēl ir kāds laiks brīdis. Kā tu pavadīsi šo laiku? Kādi ir tavi plāni? Pirmkārt, sākumā ģimeni. Tas ir, jo es gandrīz 2 mēnešus neesmu bijis mājās, speciāli biju visu pakārtos pasaules čempionātam. Un visticamāk, ka būšu Rīgā. To es vēl skatīšos, izrunāšu vēl ar ģimeni, bet jā. Nekas vēl nav beidzies, mums vēl turpinās, mums vēl 3 posmi, mums vēl daudz ko vēl jāizdara, jāpaveic, gan man, gan komandai, visiem kopā. Un tad jau skatīsimies gala rezultātu, kas beigās arī pašas beigās notiks. Paldies. Apsveicam. Paldies.